I like. Izstās labi. Čau, draugi! Mēs esam atgriezušies noslēpumainajās receptēs, kuras es nezinu, uz kurām man izaicina Santa Marija un pie galda. Kā vienmēr, ņemu telefonu un skatos, kas man atsūtīts. Šoreiz tas ir Instagrams, Korean pancakes. Šīs man patīk. Ok, es esmu taisījis tādas ar olu, bet var arī ar miltiem vienkārši. Tīri, jā. Jā, šis garšīgi, šis mans. I like. Nu ko, sāksim mēs ar to, ka nomizosim Sāksim mēs ar to, ka nomizosim burkānus. Šeit jāņem vērā, kad pankūciņu gatavojot, jo biezāki būs sagriezti dārzeņi, jo ilgāk viņa jācep, un tur pastāv risks, ka mēs viņu varam piededzināt. Sagriežam čili. Tā, mūsu sociālo mēdīju receptē viņu čili griez vēl smalkāk. Es viņus atstāšu šitā padās. Būs ok. Loki ir viens no maniem mīļākajiem produktiem, tāpēc šajā reizē mēs varam viņus pievienot daudz. Nu, mums atlicis ir mīkliņš. Sāksim mēs apmēram 150 gramu milti. Tā, pievienosim mūsu pankūciņai cepamo pulveri, lai mīkla nav pārāk blīva. Apmēram tēkarote. Kukurūzas ciete. Es domāju, ka kukurūzas ciete šajā receptē tiek pievienot tāpēc, lai tā pankūciņa būtu tāda bišķiņa, kā saka, čuī, tāda sponžī, čuī. Es pat nezinu, kā pateikt, ja godīgi. Mūsu trenda receptē izskatījās, ka tika pievienota kurkuma. Mēs tagad pievienosim mūsējās chicken spice priekš Thai wok. Šito te mēs gāžam klāt pie šitā te. Izstās labi! Šis bija visnotaļ vienkārši. Nākamais solis cepam augšā pankūciņu. Ieslēdzam glauni mūsu plīti ar mazo pirkstiņu palīdzību. Burkāniņš, kāpostiņš, tas ir zaķu gardumiņš. Hup! Metam ripā. Tā, mērcītes saliesim trauciņos, lai mums ir jau kur iedipot mūsu pankūku. Tur sojas mērcē bija sezam sēklas. Mēs pievienosim wasabi garšu jau ar sojas sēklām. Nu, ko mums atliek pagaršot? Čopstika man nav, bet man ir dakša. Sāksim mēs ar sojas wasabi mērcīti. Es ēdīšu vēl vienu, kas būtībā liecina par to, ka trends ir izdevies. Viennozīmīgi manā gaumē un viennozīmīgi es viņu apēdīšu. Lai garšo arī jums, labu apetīti!